Mēs gribējām liekt konkurences. Re, kur konkurence ir, mēs noliekam divus labus kandidātus, un tad sākās tāds juceklis, kad tur gan ir jāatzīst, nevar iet ar diviem labiem kandidātiem, mums tomēr ir jāvienojas par koalīcijas vienu labu kandidātu. Bet kas ir juceklis? Kas tas ir tāds? Tur kolēģiem un pretējā pusē varat uzspīt, jau tā ainīgi. Pagaidi, kāds juceklis, Harij? Jūs jau paši uztaisījāt to jucekli. Tanī laikā, ka mums jārunā par ekonomiku un ka mēs iztaujājam cilvēku un saprotam, kas ir labākais valstī, pēkšņi jūs atsaucat savu kandidātu. Kā tas ir iespējams vispār? Jūs varētu vienoties laicīgi un vienoties par vienu. Bet mēs jau arī viņu atbalstījām. Laicīgi vienu izvirzīt, jums būtu bijis arī laiks iedot arī izvērtēt arī attiecīgo pielāgojumu. Rokveņkungs, precizējumu tagad no jūsu puses. Bērziņa kungs līdz pēdējam, tas arī publiski ir izskanējis, līdz pēdējam vēl nedeva akceptu oficiāli jāvārdu, gribēdams sagaidīt, cik būs drošs atbalsts. Jūs dabūjāt līdzparakstus gan no apvienotās sarakstas, gan no Nacionālās apvienības. Šorīt no rīta no mums. Kaldzu? Šorīt no rīta no Latvijas pirmajā vietā. Jā, un pēc tam jūsu frakcija tagad klāt, bet es izvirzīšanas līmenī. Jā. Tātad jautājums ir, vai jūs kaut kādā mirklī tad sajūtāt, ka ir kaut kāda solījuma, kurus opozīcija nepilda Bērziņa kunga atbalstīšanā? Redziet, te ir stāsts par to līgumu smalko druku.